+2. Tātad, ko tu tur teici par orālo kabinetu? Nē, pēc leģendārās tikšanās Trumpa un Zeļenska, tad tur Ukraiņi ovālo pārdēvēja pa orālo, bet nekā jauna, orālais jau sen ir kopš Monikas Levinskas laikiem, zināms, ka ovālais ir orālais kabinets. Nu ko, laižam? Varētu domāt, ka nelaida. Hardcore rock'n'roll DJs Balīžzvērs ir atgriezies ar 25. gada otro interviju, un šoreiz parunāsim par sportu, un parunāšu ar šīs jomas speciālistu, kā man gribās teikt, sporta jomas domburu, Uldi Strautmani! Nu, nekad jau balīti nebūs, es esmu boring cilvēks. Zini kā, sev uzreiz tā. Arī pēc alus? Level down. Arī pēc alus? Nedaudz. Nē, paldies, ka tu salīdzināji, protams, ar kaut kādu, nevis kaut kādu, bet Jānu Domboru. Jā, man starp citu daudz ir sociālos tīklos tā ierakstījuši un atrakstījuši, tu esi sportu tā kā Domburs un sporta raidījumu, jā. Protams, patīkami, jā, bet līdz Domburam man ir Nu, klausies, sāksim ar to, ka vai varētu būt tā, ka par sporta žurnālistu kļūst neizdevies sportists? Manā gadījumā, laikam, tu to vari teikt. Kāda tava priekšvēsture? Kaut gan es, ko nozīmē neizdevies sportists? Vai nesasniedz olimpisko zeltu? Zini kā, uzreiz pēc definīcijām vajag. Ja? Man tēvs savulaik bērnībā, tad, kad es handbolā trenējos un spēlēju ilgu līdz 3-5 gadu vecumam, laikam neatceros jau vairs precīzi, ja? Bet labi. Bet man tēvs savulaik, kad es trenējos, padomju laikos sporta skolā celtnieks un tā tālāk, viņš teica, ka 94. gadā ir jābrauc olimpisko 100 gadi un visu pārējo, jā, un nenotika Atēnās olimpiskās spēles, notika Atlantā. Tad handbols bija tavs sporta veids, jā? Jep. Handbols, es saku, no 10 gadu vecuma laikam sanāk nejauši. Sporta stundā vienkārši ārā skraidījām un tā tālāk atnāca vīrietis tādā padomju čemodāniņu, tādu rokās beigot tādu, sāka vākt komandu un Imants Čerņavskis, sveiciens treneri, joprojām paldies, ievilka iekšā. Tā arī aizgāja, tik līdz Latvijas čempionāta. Kā kurā reizē, kurā komandā attiecīgi, vai pirmajā vai otrajā es biju, vai bronzas vai zelts. Rīgā vai kur? Rīgā celtnieks, sporta skola, spēcīgākā sporta skola, padomju laika handbola komanda celtnieks. Tur es tiku, skaitījos kaut kādā Latvijas U14 vai kaut kādu vecumu, tātad Latvijas PSR laika. Tajā izlasēs kandidātos un tā tālāk bija tūmā, bet pēc tam es metu mieru bet pēc tam atkal atgriezos. Pie tevis atgriezīsimies, bet handbols sirdī. Es jau zinu, kāds būs šīs epizodes nosaukums. Šīs epizodes nosaukums būs sporta krimināla ziņas. Sports un krimināls, kā tas iet kopā? Sports krimināls? Kā, kurā jomā? Kurā sporta veidā? Mēs zinām vienu sporta veidu, kurā ir ļoti daudz tiesvedības, un tur krimināls ir ļoti daudz. Jā. Futbols droši vien. Kā tu uzminēji? Šeroks Holms. Jā. Tad es biju domājis ar citu sākt, bet jā. Kas tad tā ir par sērgu un vai viņa kādreiz beigsies? Un cik Latvijā ir kopš pēdējām krimināla lietām ir tīrāka tā lieta kļūs vai nav? Lieta ir tīrāka, virslīgā noteikti, zemākās līgās nē. Nekad to sērgu neizmērdēsi. Viņi būs citos sporta veidos, jo tā sērgi tur, kur ir precei ir jābūt pieprasījumam. Un otrādāk, ja ir pieprasījums, rodās prece un vispārējais. Šobrīd virslīgā es domāju, ka vadošajos klubos, varbūt zemākajos, jā, tu tur vari kaut ko piesolīt un tā tālāk var būt tās, ja, bet tām summām arī jau jābūt ir, un
un arī cilvēki ir izglītotāki un zina, ka viņiem sitīs pa pirkstiem, jā, un vairs tik traki neriskē, un droši vien meklē citādas metodas, kā tikt klāt. Un tad, kad bija šie skaļie, tad jau, kas nopelnīšu 1000 lieku, jā. Neaizdomājies brīžiem, ka tas ir kriminālais tūkstoši. Bišķī paskaidro varbūt skatītājiem, kur varbūt īsti nesaprot, par ko mēs runājam vienā teikumā. Jā, tātad tās ir spēļu likmju, nelegālo likmju izdarīšana, jeb šobrīd jau sporta likumā iestrādāts, Latvijas likumdošanā iestrādātais normatīvais akts, sporta spēļu sarunāšana. Un tas neatiec tikai uz futbolu, tas attiecās uz jebkuru sporta veidu, kas ir oficiāli reģistrēts, jā, tad arī novus. Novus ir oficiāli atzīta federācija. Tā kā, un ja tu nelegāli ietekmē šo te sporta spēles iznākumu, piemēram, speciāli zaudēja Novusā pasaules čempionātā, kurā piedalās latvieši un igauni. Jā, Austrālijas latvieši arī. 3 valstis piedalās, jā. Tad tu esi likuma pārkāpējs, ja tu esi apzināti un guvis kaut kā, un vēl nosacījums jābūt labumam kaut kādam no tā visa. Tātad, un futbolā šie visi aspekti salikās, tātad tu gūsti labumu no tā, ka tev atnāk, sauksim Oļeks, atnāk Oļeks un saka, sveiks, tu zini, tu vārtos esi ļoti labs vārdsargs, bet tu taču vienā spēlē vari būt slikts vārdsargs, un tev nejauši no cimdiem izslīd, tu neaizlec tā kā vajag pēc tās bumbas un tā tālāk. Jānis saka, labi, vienu reizīti jau var, Un Oļeks Jānim iedod 1000 eiro, piemēram. Tad tu esi iedevis to mazo pirkstiņu, un tad Oļeks saka, klausies, ja tu nākamā reizē pa 500 jau eiro neizdarīsi atkal kaut kā. Es pastāstīšu, ko tu izdarīji pa 1000 eiro. Un viss, un tev ir rokas sasietas. Faktiski, organizētā noziedzība, bandītisms, rekets un šantāža un viss, kas tur pagaid, šīs nav cilvēkiem nevienam Latvijā sportā, cik es zinu, izvirzīt savulaik bija par reketismu un šantāžu. Tur cilvēkiem mežā kājas daudzīja un bagažniekā lika futbolists. Padzīvojās daži patās netālu esošajā Ķeizaru meža bāzē. Latvijas izlases laikā atbrauc cilvēki, savāc vienu futbolistu un visu cieņu Aleksandram Starkovam. Aleksandrs Starkovs tikai apskatās tā pagaid, kas te tikko notikās. Ja? Tādas leģendas klīst. Starp citu, mēs atrodamies tieši tā meža parkā, mēs atrodamies viesmīlīgajā Bella kafejnīcā. Ļoti laba kafija, garšīgs alus, tā kā paldies Bella. Šeit forši. Ir būts. Tā kā bezmaksas reklāma nāciet. Bet pabeidzot to Toto tēmu, redz tu tādu ļoti brutālu piemēru, ka vārdsargs tur bez mazai golu ielēž. Bet tenisā, teiksim, kad kaut kāds Džokovičs vai kas, tas nav tieši viņš, bet kaut kāds no top tenisistiem zaudē vienu geimu, vienu setu, piemēram. Bet spēli viņš uzvar. Bet uz to viena seta zaudēšanu kāds ir miljonus. Un to nemaz tu nepierādīsi un neko neizdarīsi. Un tas, lai skatītāji saprastu, šeit nav nekāda sakara ar likmju pieņēmēju kantoriem, oficiāliem, ja betting kantoriem, kas visā pasaulē ir ļoti populāri un, kā mēs redzam, sportā ļoti populāri, viņi ir sponsori, viņi atbalsta, viņi dod naudu, viņi pelna ar to naudu, bet tas ir oficiālās, legālās likmes. Runa ir par Āzijas tirgiem, arī jau austrumu agresoru kaimiņiem un visiem citādiem tādiem nelegāliem puslīdz nelegāliem tirgiem, kuros tu vari izdarīt. Mēs filmās esam redzējuši, tur nāk, tur izdara. Ar somu naudas. Jā, pēc tam tur iespējams galva ir iekšā kādam, par tā melni runājot. Bet runa ir par šiem te nelegāliem tirgiem, kas, diemžēl, sasmērēja šo te legālo tirgu, foršo, nesauksim to foršo, bet tās ir tomēr azartspēles, būsim uzmanīgi un atbildīgi ar azartspēlēm, bet tas ir tā ir sporta sastāvdaļa jau seniem laikiem, sākot ar zirgu skriešanās laikiem, gladiatoru cīņām un visu pārējo, kur visi teica, hei, uzvarēs manējais, jā.
Tas iedod tev zināmu azartiņu, tas ir forši, tu neskaties spēli tā, bet tam visam līdzīgi tā kā ar citām atkarīgām vielām ir jāpieiet atbildīgi. Bet kā ir atkal tas, ka sevišķi tagad arī Latvijā tas ir super uzkrītoši, ka visi šie Toto kantori ir sponsors, nezinu, Latvijas basketbola izlasēji, tur volejbolistiem, vēl kaut kam. Cik tas neiet vai iet konfliktā? Ne, es jau teicu, tas ir izglītošanas jautājums sabiedrības arī šajā jomā. Ir jāsaprot šī te legālā puse, kas ir. Tas ir ok, mēs ar tevīm sadaram, klausies, būs 1000 skatījumu. Nebūs. Uz vienā līnija. Tā arī ir azartspēle, bet tas ir mūsu vietējais, lokālais tāds kaut kāds vaibiņš, jā. Tas ir tikai legāls, un mēs zinām, ka no visiem šiem ienākumiem, tāpēc es uz šo sporta atbalstīšanu un betingiem, es neskatos tik kritiski, protams, tā ir, bet, no otras puses nē. Tāpēc vēlreiz atkārtoju, bijiesim tam visam atbildīgi, ja? Un, ja tu minēji, piemēram, tenisu, diemžēl tenis ir otrs netīrākais šajā, cik es zinu, lietā, ja? Tenisā ir ļoti daudz cilvēku, tenisisti atstādināti arī par pazīstamiem tenisistiem ir bijusi ēna dažādi, ja? Bet tu teici, ka pirmo setu zaudē un tad visu spēju uzvar. Nē, vienu no setiem. Jā. Tur otrais būtu baigi nav skrītoši. Tur ir baigi viltīgi tas, ka tu vari zaudēt arī spēles pavadienu. Tev ir jābūt baigai pārliecībai tur, jā, jo tu pēkšņi iedod pretiniekam pārliecību, viņš arī varbūt Džokovičs viņš zaudēs, jā. Bet runājot par to piemēru, es atceros vienmēr, kad es vēl nebiju, teiksim, tik padziļināti interesējies par šo netīro pusi, viens titulēts Latvijas klubs, stabilā vadībā un absolūti neko nevajag, tev vienkārši jānospēlē pēdējās 15 minūtes, jā. Vienkārši bez stresa, jā. Čalis nesauksim lietas vārdos, jo nav pierādījumi, jā. Es to tikai pēc gadiem 5 kaut kādiem pēc tā notikuma sāk tā. Pagaid. Tur bija kaut kas tāds, jā, un tad tā spēle skaitījās starp vienām no netīrajām. Čalis vienkārši pēkšņi nevajadzīgi uzbrukumā pārkāp noteikumus. Priekš kam? Kāpēc tev ir kaut kas jādara? Un dabūja sarkano? Nē, dabūja dzelteno. Paiet 3 minūtes un viņš dabūja otro dzelteno muļķīgi parāvējis kreklu. Nejauša sarkanā kartīte. Tīri nejauša, jā, 3 minūšu laikā, jā. Kāda ir iespējamība, ka pie rezultāta 3-0 komandai esot vadībā, šī komanda paliks mazākumā 85. minūtē 3 minūšu laikā? Off the camera man interesēs pateiks. Man liekas, redz tenis, jā, un manuprāt, vēl arī boks. Viens no pērkamākajiem, jo tur arī viens cilvēks, ar kuru tu... Jautājums, kura līmeņa. Par to es tev nemācējuši spriest, ja, tāpēc, ka noliekam visu Hollywoods grāvējus nost. Ar Rokiju malā? Ka tur netrāpa žokli un Džeks aizlido projām, jā, vienkārši, ka viņš ir nokautā, ja pagaid. Vēl nav 10, labi izskaitīsim līdz vēl 10, jā, nē, es tajā augstākajā līmenī, es domāju, ka tur ir jābūt ļoti lielām likmēm, jo pirmkārt tie honorāri ir pietiekami labi, lai tu nedomātu par kaut ko tādu. Labi, mēs neesam tajā melnajā iekšā, paldies Dievam. Tavs kolēģis arī sporta žurnālists Kreipāns, kā saka, palika bez darba televīzijā. Un tagad viņš ir aizgājis burtiski šīs dienas ziņa arī sadarboties ar vienu no Toto kantoriem, kas tev sakāms par to. Tas ir legālais kantors. Jā. Savulaik, kad es strādāju, man viens no kolēģiem prasīja arī sociālos tīklos, tur lika iekšā šie azartspēļu kantori, prognozē Jānis, prognozē Pēters, ja, un tā tālāk, ka šajā spēlē tādā un tādā iznākums būs tāds. Ja. Es teicu, nē, kamēr tu esi sporta žurnālists, un tu esi zināms, kur tu strādā, tu esi seja publiska un visu pārējo šo te nedrīkst darīt.
Ja tu esi kā sporta entuziasts, atpazīstama persona, tā ir tava darīšana. Bet kamēr tu esi ar kādu oficiālā darbā, un tu tur esi sporta žurnālists, jā, tikmēr nē. Šajā gadījumā es nezinu, tur ir jāprasa pašam Toļikam, jā, jo es domāju, ka tur ir vienošanās gan ar GO3 un visiem pārējiem, ka viņš drīkst šo darīt, jā. Un, ja viņš ir Elsmers Līkins arī ir oficiālais azartspēļu pārstāvs Latvijā, jā. Tā kā, ja mēs valkam tā... Viņam tā kā pa maz naudas ir vai kā? Nedomāju. Kāpēc tādam kā Līkins, kurš šobrīd vēl ir aktīvā NHL karjerā? Kaut kāds dīls, kaut kas ir zem tā. Nu, protams, kaut kāds iegūms ir. Nu... Pensiju viņam maksās vēl, tā kā viņš beigs. Jā, bezmaksas grieziens, jā, iediet vēl kaut ko, jā. Nu, neticu. Labi, no Toto metamies nākamajā kriminālajā tēmā, pavisam svaigi. Pagaid, šitais kriminālais raidījums? Šis ir kriminālais, sporta krimināla ziņas. Degpunktā. Skatieties degpunktā, jā. Okay. Nu ko, turpinām mēs ar kautiņiem, ar asinīm, ar laustu pirkstu, plecs un sasists deguns, briča un rastur. Nav oda pakausī. Jā, kas biatlona gadījumā varēja būt. Viss stadions smējās, beigais joks. Bijuši kolēģi sapratīs local joke, jā. Okay. Kas tas ir pa joku? Nē, tas nav, kā Uldis pasaka kaut kādu stulbi, apmēram, jā. Jo Uldis man tikai stulbi. Kas tev šobrīd no tā uz 3. martu no zināmās informācijas, kā tev izstāsta tas konflikts? Kurai pusē taisnība, netaisnība, kas tas ir? Zināmā informācija, tu pats zini, ka esmu pagājis nedaudz no visa šī, un es nezinu, vai es atgriezīšos. Es nedaudz pieskaroties izbaudu pēdējās 2-3 nedēļas. Es esmu atsācis skatīties sporta sacensības un skatos forši, jo pirms tam es nevarēju darba dēļ fiziski paskatīties, jo es skatījos kā sporta cilvēks. Šobrīd skatos beidzot atkal kā sporta līdzjutējs. Pirms es kļuvu par sporta žurnālistu, ka mēs ar Brečku gājām uz Latvijas basketbola līgas spēlēm, pārpildītā Daugavas sporta namā, stāvējām pēc biļetītēm, jā, vai aizgāju uz futbola virslīgu un tā tālāk. Tagad tūlītās sāks virslīgas arī aiziešu. Beidzot es paskatīšos kā baltais cilvēks. Un baudīs. Jā, baudīšu, jā. Nu, un tad es saku, tāpēc par šo tēmu daudz ir informācija šāda tāda ienākusies, jā. Viens no kolēģiem uzrakstījuši ir Latvijas biatlona labākā diena iespējams, jo tas jau sen bija zināms par visu laiku izcilākā Latvijas biatlonista izdarībām kaut kādām un tā tālāk, kaut kādu ego un visu pārējo. Tā biatlona virtuve ļoti netīra un, diemžēl, viņi paši negrib sakārtoties, tad pēkšņi šīs gadījums liks viņiem sakārtoties. Bet mēs nevaram jaukties iekšā, tā ir biedrība, biedri kā lemj. Ja šīs biedrības Latvijas biatlona federācijas prezidents 3, 4, 5 gadus, viņš, cik es neatceros tagad no galvas gadus, ja viņš neliekās neziņas precīzāk, viņam atnāk Uldis, teiksim, kāds Uldis tur no āras, ja, un saka, klausieties, jums ir netīvas lietas, ja. Rimsties! Mums ir viss kārtībā, mums ir forši, visi fani. Tu paskaties, redz, kur mums braukā, mums jaunie augi, jaunieši, juniors. Wolfa laikam, jā, vai kas tagad labi nostartēja. Jā, bet nav jau runa par to, ka augi jebkurā gadījumā, tas ir līdzīgi tā kā jebkurā sporta veidā. Kaut kur jau kāds būs, kurš ir, jā. Bet tas jau nenozīmē, ka ir sakārtota šī vide. Un tad pēkšņi šis gadījums, vai mēs nezinājām, ka Ilmārs ir tāds? Muļķīgs. Nav jau viņš arī nekādas roka palaidējis, cik es zinu tā, bet tie incidenti un kaut kādas stulbas rīcības, kaut kādi
personiskie, egoistiskie kaut kādi izgājieni un vispārējais, tas ir slimi. Tā, teiksim, kā lai to taktiski tā. Cik viegli būs Baibai Bendikai turpināt karjeru Latvijas izlasē? Grūti, jo sievietei tas ir plecs atbalsts, kurš braukā līdzi ar bērniņu, kas ir viņai fantastiski un vispārējais, un kad nav tava atbalsta un, nezinu, tev ir jābrauc jālido vienā lidmašīnā ar Rastargujevu, kurš ir savukārt it kā teorētiski otrā pusē, jo tas arī no vienas puses liekas diezgan stulbi, smieklīgi, jūs esat viena komanda. Andrejs tāpatās Baibai droši vien palīdzējis trasē, es esmu pārliecināts, kad ir viņas startī, jo Latvijas komanda tik, cik ir tas apkalpojušais personāls. Mēs neesam norvēģi, mēs neesam vācieši, mēs neesam pat zviedri vai somi. Tad tur ir, nerunājot nemazam arī pa Franciju, tur ir apkalpojušais personāls tā kā furgoniem braukā apkārt. Un tad, ir jāpalīdz. Metot tagad tiltu un metaforu par nošaušanu no biatlona plinta, vai tu ir tā, ka tu palīdzēji nošaut Latvijas bobsleju šajā sezonā? Nē, tur... Pagaid, zini, kas man šis jautājums atgādina? Es Facebookā vairākas reizes, kad es publicēju, ka ir tāds un tāds raksts, es rakstu, ka nemetiet akmeņus man, Uldi, nafiga tu to raksti, nafiga tev to vajag. Es jau aprakstu, ko jūs esat izdarījuši. Un līdz ar to, ja tu uzdod šo jautājumu, es jau neko. Es tikai parādīju, kādi jūs esat. Un sabiedrība izdara secinājumus. Ja tu tiešajā ēterā atļaujos pateikt, ka bobslejisti ir vienkārši gaļa, Tas, es domāju, Zinta Ekmaņa, teiksim, paša droši vien pieredze padomju laikos, ka tā arī bija. Nē. Bet šobrīd laiki ir mainījušies. Protams, ka pirmkārt ir laiki mainījušies un tai pieejai tādai nav jābūt. Labi, cīniski varbūt kaut kur Zintim, es nezinu, piekrist. Es negribu piekrist, bet no otras puses mēs paskatāmies tīri uz faktiem. Sportists atnāk, izmanto, izspiež no viņiem visu, nāk nākamie sportisti. Mēs zinām, mums ir daudz, pasaulē ir 101 gadījums, precīzāk miljonus droši vien jau gadu laikā gadījumu, kad sportists pēc karjeras ir nekādi. Okay. Prese, mēdīji skaitās 4. var, ja nemaldos, Tad vai sportā arī ir tā, ka jūs, sporta žurnālisti, apzināties to savu varu un to, ka jūs tomēr kaut kādā ziņā arī psiholoģiski ietekmējat to Latvijas izlases sportistu vai pat komandu ar saviem jautājumiem, ar saviem reizēm pārmetumiem, uzslavām un tādā garā? Vai tu un tavi kolēģi apzinās to, ka jums patiesībā jūs esat vara? Es nevaru teikt par citiem, es to ļoti labi apzinos un ir vairākas reizes bijušas, kad es neuzdodu kādu jautājumu, ir neaizgājuši raksti ētisku apsvērumu dēļ, tīri manu iekšējo ētisku apsvērumu dēļ kaut kādu, un vispārējais, bet to, ka vara ir, daži varbūt tās, man liekas, neizprot. Man visu laiku ir ļoti spilgts piemērs atmiņā. Bija vakara maiņa, atnāku mājās, tad es vēl dzīvoju pie vecākiem un no rīta pamostos un man tēvs saka, ka, klausies, vakar Čempionu līgā tur šitie tur nospēlēja tā. Es saku, nē. Tā kā otra komanda uzvarēja, viņš saka, pagaidi, nē. Izrādās televīzijā burtiski 90. minūtē spēle ir, viņi nav paspējuši, viņi ir pateikuši, ka tā arī ka uzvarēja komanda A.
Viņi izrādās, tas nav leģendārais Manchester United Bayern fināls, jā, Champions League, bet arī iesita beigās burtiski 2 minūšu laikā 2 gols un komanda B uzvarēja, jā. Kas pārraide beidzās vai kas, ko viņi nodarīja? Nē, sporta ziņās vienkārši vajadzēja pateikt. Laiks, jāpasaka ir. Un neprecīza informācija aizgāja. Kurā brīdī? Nē, televīzijā pateica rezultātu, bet rezultāts īstenībā bija pretējs, tāpēc, ka pēdējā mirklī izmainījās. Un tas bija uzreiz tā kā pēc spēles? Jā, vēl nebija beigusies. Nākamā dienā nebija neatvainošanās nekas, ka, hei, mēs pateicām nepareizu rezultātu, vai vēl visu kaut ko, jā. Un man tēvs visā pilnā pārliecības, tēti, tā nav. Es rakstīju par to spēli, es zinu, uzvarēja komanda B. Un es tam kolēģim aizsūtīju, klausīju, tu ēterā pateici. Aida, da kam tas ir? Kur tur klausās? Un tad es sapratu, klausies, tu laikam neapzinies, ka mums ir spēks. Tas, ko tu pasaki ēterā, to, ko tu uzraksti, nav runa par šo komandu. Cilvēks atcerās, kā ir bijis. Kaut vai šajā gadījumā, jā, sporta fanātiķi, pensionāru, kurš klausījās Latvijas radio vai skatījās televīziju un tā tālāk, jā. Mēs brīžiem neapzināmies, ko mēs uzrakstam un kā tas ietekmē parasto Jāni šeit Mežu parkā, kurš pastaigājās. Jā. Daži kolēģi ir tādi, ka mēs šis jautājums, jā, to ietekme ir ļoti liela. Un vārdam ir ļoti liels spēks. No krimināla ziņām bišķīt atgriezīsimies, bet šobrīd, teiksim, tā beidzās. Būs turpinājums, bet šobrīd vienkārši paturpināsim šo tēmu. Cik ir liela tā sporta nozīme Latvijas gadījumā tai nacionālai pašapziņai, patriotismam, vispār kaut kādai dzīves jaudai? Vai tas ir pārspīlēts, vai tā tiešām ir? Nav pārspīlēts, cilvēkiem vajag emocijas, līdzīgi kā es jau gribēju teikt, ka mums vajadzēja sēdēt kaķīšu krekuņos. Šodien ir tā vēsturiskā diena. Jā, īstenībā te vajadzēja būt citiem cilvēkiem sēdēt un runāt par citu tēmu. Jā. Bet tas ir ļoti svarīgs. Tas ir pašapziņai. Tas, ka cilvēkus sabiedrību besī ārā, ka hei, mēs te tagad baigi lepojamies visi, kaut gan jūs mazāko pirkstiņu neesat pielikuši klāt, ja? Ja, piemēram, premjera vai prezidents neierakstīs neko par kaķīti, neapsveiks, visus teikt, ai, ko tu tā neapsveic? Visi nē, 50%. Un otri 50% atkal, ja tu apsveic, tad tev tu mēģini. 50% atkal teiks, ka hei, ko tu tagad pielīni, tu neesi neko tur ieguldījis, valsts neko nav ieguldījis. Līdzīgi ir ar sportistiem. Tas tā vienmēr būs kritika un visi pārējais. Bet tai pašapziņai šie panākumi, vienalga tas ir bobslejs, skeletons, novus, galda hokejs vai futbols vai basketbols, jā? Ir kaut kādiem, tā ir pašapziņa, tas ir šis adrenalīns, ko es līdzīgi runājot par betingiem teicu, ja? Tas tev uzdzen, tas tev iedod enerģiju, tas tev ir kaut kāds, tev iedod to ikdienas dzīvi. Tev pašam personīgi arī, vai ne? Tev ikdienas dzīvi padara krāšņāku. Tev ir kaut kas foršs noticis. Nav svarīgi, kas ir noticis. Svarīgi, tev ir tā enerģija. Man pašam, piemēram, bija Stromberga pirmais zelts, jā, ko es arī pats rakstīju visu, jā, un tieši tajā brīdī, jā. Tas bija tā... Un Rīmeņa slavenie vārdi droši vien, jā. Ko viņš teica? Māris Strombergs! Labi, tur video var pielikt klāt šito te leģendāro, ko samiksēja arī kopā, jā. Patās kā līdzīgi kā ar Anatoliju leģendāro izteicienu Prozit 2003. Gada rudenī, kad Latvijas izlase tika uz Eiro 2004, jā, ka šonakt visi krogi, es biju vecrīgā tajā brīdī, es teiktu, ka krogi bija diezgan patukši. Bet, tā. Bet tas iedod tev tādu foršo enerģiju un tā pati hokeja bronza, basketbolistu 5. vieta.
ja Dukurs būtu ticis pie savas zelta olimpiskās spēlēs, tas arī būtu forši. Viņam tā virsotne, teorētiski viņš ir visu laiku labākais skeletonists, bet tā virsotne palika, diemžēl, tur. Redzi, tu pieskāries tādai vispārīgai tēmai, kas ne tikai par sportu, ka redzi, ja cilvēks izdarīs šitā vai tā, latvietis parastais, viņam pie alus vai pie kā otra garšīgākā uzkoda ir otrs latvietis. Protams. Šeit es gribu pateikt to, ka, mīļie tautieši, mainām šo domāšanu, jo mēs viens otram šādā veidā nepalīdzam. Un tas es pats skatos, ka tiešām ir tagad liela daļa sabiedrības, kas ir iemācījusies. Viņam tas tā kā challenge, tā kā spēle. Vienalga, kāds kaut ko izdarīs, atrast, kur piepisties, es atvainojos. Jā. Kā tikai apēst, nodirst vēl kaut ko. Un šitā, ja mēs viens otram nepalīdzam, mainām to domāšanu, mēģinam atrast tomēr tās pozitīvās lietas. Un nejaukt diskusiju ar to vārdu, ko tu teici. Ja? Jo diskutēt ir ok. Diskutēt ir forši. Viedokļi, bet tiklīdz es tagad veicu vienu darbu, recenziju jāraksta, un man jāskatās raidījumi. Un intervijā ar eksprezidentu Andru Bērziņu. Un es skatījos, un es tieši šo tēmu, tu tagad pieminēji, es atcerējos, ka viņš teica, ka mēs šobrīd esam kaut kādā, viņš man teica, Padomju Savienība bijusi apmēram tādā līmenī, nevis ar cenzūru, bet ar to, ka, ja tu pasaki nevis nepareizi, bet tu pasaki tā, kā nav politkorekti vai vēl kaut kas, tu uzreiz esi sliktais, tevi vienkārši nozākā. Ja? Ja tu esi pretējā viedoklī, un nav runa par to, būsim atklāti, teiksim, jautājumā par agresoru un to mazo, kas tur sēž sarkanajā laukumā, ja? Tur ir melns un balts, bet jautājumā, kurā nav melns un balts vienkārši. Covid arī bija tāds pats jautājums. Bet princips ir tāds, ka tu pasaki sociālos tīklos kaut ko, ja? Un tevi, piemēram, norej uzreiz. Es tagad vilkšu kaut kādas, labi, varbūt slūbu paralēli, ja? Pie tevi bija Andris Kivičs, kurš pēc tam tika citēts pat lielajā Kristapā. Ja? Ja to pateiktu kāds komiķis Latvijas, vai attieksme būtu tāda pati? Tur ir tas, ka kurš to pasaka un kurš pirmais vai nozākā vai izsaka atbalstu. Un tad visi pavalkās apmēram līdzi. Ja? Tas ir to, ko tu saki, beigsim zākāt viens otru, bet cienīsim arī sevi. Man, piemēram, arī nav pieņemams tas, ko tagad krimināla lieta pret mākslinieku, kā pie Mātes Latvijas bijis. To pat nezināja, ja? Tas ir novembrī noticis. Ja? Kā viens ierakstīja sociālos tīklos, tu gribētu, lai pie tavas pilsētas uzrakstiem viņš izdara tāpatās? Vai noliek kluci? Un pasaka, tas ir mākslas darbs. Forši, maleči, mēs tagad ar mākslu pateiksim, ka tas ir mākslas darbs, jā. Līdzīgi kā ar futbola faniem Ajax un pirms tam poļu faniem, jā. Es ierakstīju iekšā sociālos tīklos, ka tā bilde, ka poļu fans tur izdara kaut kādas netiklas kustības goda sardzei no muguras, ka tas tā kā nav pieņemams, jā. Bet tie ir futbola fani. Mums ir jāpieņem to, ka atbrauc futbola fans. Es strīdējos arī par Ajax faniem. Klausieties. Ja mēs savāksimies latvieši 1000, bezsakarā aiziesim un pašaudīsim petārdus pie brīvības pieminekļa, vai mūs arī policija nesavāks? Par to ir jautājums. Un tad, kad bija par šiem Ajax faniem, kas man arī uzcepinājas uzvilkt dusmas, ka tu uzdod konkrēts jautājums, piemēram, šādu jautājumu, ka vai mēs arī drīkstam tāpatās rīkoties? Un tad uzreiz ir nevis pretarguments, uzreiz ir, mūsu hokeja fani arī tāpatās rīkojās, jā? Tad man ir jautājums, bet vai arī jūs hokeja fanu darbību uzskatāt normāli? Jautājums bija, vai tas ir normāli?
Vai tu zini, kā beidzās Latvijas televīzijas žurnālista tas gadījums ar Ajax faniem? Tur krimināla lieta ir, cik es saprotu, tur pat kaut ko aizturēja kādu no Ajax. Vienu Latvijā, vienu Nīderlandē aizturēja, cik es zinu. Jā. Trešo es nezinu. Gan jau administratīvais sods un vispārējais un iespējams nosacītais sods, jo Nīderlandes starptautiskās... Faktiski laupīšana grupā bija patiesībā. Viņam atņēma arī telefonu vai ko viņam? Nē, kaut ko viņam atņēma? Nē? Telefonu neatņēma, jo bija tie kadri vēl publicēti, ka kā pret viņu tur izrīkojās un vispārējais. Varbūt tas bija uz mākoņiem aizgājis un no turienes viņš izvilka ārā, es nezinu, jā. Bet... tur es atkal kaut kur piekrītu dažiem citiem, kur teicu, tu redzi lācis skrien, tu skries viņa interveta mežā. Jā. Tu no viņa beidz. Tu nebūtu gājis. Pirmkārt, veste. Tas ir līdzīgi tā kā... Atpazīšanās zīme, jā. Nē, tā ir atpazīšanās zīme. Paldies Dievam izmirušajā 9. maija gājienā un visā pārējā, kas bija pie uzvaras pieminekļa, paldies Dievam, ka viņš arī nojaukts, jā. Ja tu ej uz šo te pasākumu, tad uzvelc presi, tā ir karsā, tā ir fronte. Kara zona. Tā ir fronte. Jā. Tā ir tava fronte. Tā ir tava fronte. Uzvelc kaut kādu. Uztaisīja uz vienu dienu press karti, jā. Ja tu esi akreditēts vēl jau vairāk, teiksim, uz spēli, ja tu esi bijis, jā, tad uzliec to akreditāciju. Tas bija pirms spēles, bet tas nav svarīgi. Jā, bet ja tu ej arī uz spēli, uzliec atpazīšanas zīmi, Latvijas televīzijas, jā, vienalga. Un tur ir tā robeža, mēs nezinām pašas detaļas, bet principā... Man liekas, tā detaļa bija tāda, ka viens no viņiem esot teicis nekāda filmēšana. Tad sanāk, ka viņam pat, ja viņš būtu, viņš tāpatās tiktu nolikts fakta priekšā. Jā, bet, zini, kas starp citu pēdējās dienās, ja tu runā pa faniem, jā, tagad es varētu vērsties pie daudzajiem Latvijas futbola faniem un visu pārējā. Bija Baltijas laikam, Latvijas fanu turnīrs, tagad bija, pirms tam bija Baltijas futbola fanu turnīrs arī. Viņi baigi forši safočējās un visiem ir aizmigotas sejas. Kāpēc jums ir aizmigotas sejas? Jūs baidat? Kāpēc šiem faniem, kas iet pie brīvības pieminekļa un tā tālāk, viņiem visiem ir šīs cepures, kur acis tikai redzams? Kā jūs baidaties? Tas ir Latvijas. Nē, arī ārzemju. Jā. Kā jūs baidaties? Bet šis Latvijas gadījums, kur tas bija? Kad tas bija? Tagad bija Playoff arēnā un iekšā sociālajos tīklos atradīs vilks bildīti, ka viņiem ir aizbūrotas sejas. Bet tas nav datu aizsardzības, tas likums Eiropas? Nē, pagaidiet, tas ir publiski. Bet tad kāpēc tu liec iekšā šo bildi? Tad kāpēc tu liec iekšā šo bildi sociālos tīklos? Tā nav, tu piekrīti, ja tas ir publisks pasākums, tu piekrīti datu visiem pārējiem. Bet arī nav runa par datu aizsardzību. Pie brīvības pieminekļa tie paši Ajax fani. Tu paskaties, cik viņiem bija sejas aizklāts. Un arī tribīnēs, kad sēž lielajos futbolos. Kā tu baidies? Tu baidies? Mēs tagad ar tevīm sēžam, runājamies, abi divi esam sejās kaut kādās aizklātās. Vienkārši. Mēs vienkārši negribam. Mēs gribam, lai ir raidījums. Covids, jā, vīrus, jā. Nē, mēs negribam, lai ir raidījums. Mēs gribam, lai ir raidījums, bet mēs negribam, lai tās ir mūsu sejas, jā. Es saprotu kriminālu lietās, ja, ka tev televīzija intervē cilvēkam pārveido balsi un visu pārējo, negribu tev tur kaut kur, ja. Bet ja tu esi baigais fans un visu pārējā, kāpēc tu negribu, varbūt tu esi nākamā dienā cits komandas fans? Turpinām kriminālo. Eiropas čempionāts basketbolā. Tā direktors Kristaps Janičēnoks, bijušais Latvijas izlases basketbolists, no slavenās paudzes, tiek pieķerts, tātad braucot... Slavenās paudzes izdarībām, Jā, braucot, neskaidrā... Izraisot avāriju pēdiņā. Teiksim tā, izraisot ceļu satiksmes negadījumu. Jā. Sauksim juridiski. Jā. Braucot... 2,3 laikam. Nē, jā, redzi, tur jau tas ir tas termins. Pie stūres. Nevis braucot. Juridiska nianse. Bet juridiski tas ir viens un tas pats. Jo tikko es esi pie stūres, tu esi ceļu satiksmē.
Nu, kas tev sakāms par šo gadījumu? Bet man sakāms. Nu, smagi. Jā. Smagi. Nu, finansiāli smagi. Es negribu iedzīvoties tādā, bet no otras puses, nu, par saviem darbiem ir jāatbild. Jā. Kā tu domā, teiksim, tas būs precedents, kur viņš tiks pažēlots, vai arī viņu iztiesās tāpatās kā visus pārējos? Runājot, ka ir vēl viena lieta. Vai viņš teica? Nē. Kas ir arī starp citu, un viņš ir dabūjis. Janičēnakam, par to vēl. Bet Janičēnakam esot, es nezinu, vai tieši Janičēnakam, bet principā šo gadījumā esot it kā vēl viena lieta. Ne tikai ne tikai promils un avārija ar, nezinu, kas tas ir bijis, bolts, volts un vispārēji, tātad ar īres auto. Nu, viņš nedaudz sabojāja bumperi, cik es zinu, īres auto priekšā stāvošana, liekot stāvvietā, nezinām kurā, vai pie Vudu, vai pie otrā pusē pie viesnīcas Latvijā. Nu, viens no diviem, bet sestdienā 4:00, 2,7 promils. Nu, kas tas ir? Tas ir privātās dzīves problēmas, tas ir kā organizatora problēmas, vai kas tas varētu būt? Es nespekulēšu. Es zinu. Viņš taču nav alkoholiķis, es pieņemu. Tas ir kaut kas viņam sakrājies cilvēkam droši vien. Tāpēc es nespekulēšu, es nezinu, es ar viņu pats neesmu runājis. Es zinu, ka daudzi cilvēki ir sporta sabiedrībā ietekmīgi cilvēki un populāri cilvēki ir mēģinājuši ar viņu sazināties to brīdi un palīdzēt un visu pārējo. Neslēpsim, mums ir decembrī 2 traģiski notikumi bijuši Latvijas sportā. Es ceru, ka sazinājās beigās un viņi ir izrunājuši un palīdzējuši. Šajā brīdī ir svarīgi, lai tev ir draugi, paziņas, vienalga, smilškastes biedrs, ar ko tu esi spēlējies, bet kurš tev palīdz, bet ir otra puse. Noliņšot ir viegli, bet ir arī jāsaprot, ka ir tās otrās, trešās iespējas saucamās dzīvē, noliņšot mēdījiem arī jāraksta. Tas nav pareizi, tas nav bijis pareizi, bet uztaisīt tagad no viņa kā hei, godījās puikam. Nē, ar ko tu esi labāks par to? Vaņku Maskačkā, kurš līdzsvarā, likums ir viens. Tieši tā. Viņš pārkāp, bet nevajadzētu arī apēst. Es palasīju arī spirtacentrus.com, sapratīsiet sporta fani, par kuru portāls runāja, komentārus. Tur bija arī 50-50, kur pilnīgi apēda bez sāls. Un bija, kur likums pārkāpts un tā, bet Es nezinu, kas ir padomu devēji un vispārējais. Es principā būtu gatavs, lai Kristaps sniedz interviju, ne šiem izklaides portāliem, bet normālam cilvēkam, normālam portālam un atklātu, godīgu interviju. Kā tas viss ir bijis. Protams, konsultējoties ar savu juristu un visu pārējo, bet tā ir Kristapa paša personīgā lieta, LBS, mārketinga un PR. Un šajā gadījumā es atvainojos, nevis reklāmas, bet PR kompānijas šo te, kas notika ar Kristapu Janičēnaku un Latvijas basketbola savienības nevis nostāju, bet un arī, diemžēl, mūsu mēdīju nevis nostāju, bet operativitāti, sauksim tā, baigais akmens. To varēs rādīt kā neveiksmīgāko un visu pārējo, kas ir bijis. Jo, ja tas ir noticis sestdienā pēcpusdienā 4:00, es to uzzināju, svētdienā bija Latvijas sieviešu basketbola izlases spēle. Tad jau arī sociālo tīklu cepās, jau lēnām, jau bija šitāds te. Un mēdījos tas parādījās trešdienā pēcpusdienā. Tā kā tika noklusēts, Es nezinu, kas tur. Tā kā es saku, tajā vidē es neesmu iekšā, bet principā būtu normāli. Basketbola savienība noliedz Janičēnu, kas kaut kādu vai apstiprina. Bet teikt, ka tas ir līdzīgi tā kā leģendārais par grūtniecību. Ir vai nav? Tad tajā gadījumā pasakiet,
Ir vai nav? Nu, nav tā, ka varbūt tās ir grūtniecības. Un tāpēc 3 dienas. Cerams, ka Eiropas čempi tas neietekmēs. Eiropas čempi tas neietekmēs, bet tas ir ietekmēs tāpatās. Ietekmēs, jā, bet cik lielā mērā? Es ceru, ka nelielā mērā, jā. Un, jā, Kristap, šajā brīdī izturība, bet par saviem sūdiem ir jāatbild. Mēs katrs savā dzīvē esam par saviem sūdiem atbildējuši. Par šito tēmu runājot, pilnīgi klusi man arī algoritms izmeta Romāns Vainšteins pagājušo gadu Kuldīgā ir pavizinājies. Šo es neesmu dzirdējis. Es palasīju, papētīju, un man algoritms met tālāk. Romāns Vainšteins pa Kuldīgu, kā saka, 2 naktī. Arī pavizinājās. Es gan nezinu, kur tur Kuldīgā vajag braukāt. Kuldīgi superīgi. Man ir arī Goldingenes dziesma, Kuldīgi super, bet pa Kuldīgi nevajag reibumā braukt. Tur vispār pabraukāt nevar. Smukas ieliņas. Tur ir kājām jāiet. Pasaki to Romānam. Es esmu tur maldījies, braucot uz vienu pasākumu sporta, jā. Es neesmu pie stūras, jā, un tā tālāk. Mēs tur esam izbondījušies šurpu turpu, jo tur tu drīksti, ļoti kompakta pilsētiņa, jā. Līdzīgi kā Talsos, tu drīksti, tur nedrīksti. Tur ir ar kājām ātrāk. Tā kā vēlreiz, droši vien vēl intervijas beigās pateikšu visu cieņu šiem visiem sportistiem, gan Bricim, gan Rastargujevam, gan Janičēnukam, gan Vainšteinam, visiem cieņu un respekts un liels paldies, bet, jā, dzīve ir kāda ir. Panākumu nedod tev atlaides notikumos. Jā, turpinām kriminālziņas, jā, tā tad... Degpunktā, 3. sērija. Tad riktīgi krimināli, tagad tā tad Višķers, viens no labākajiem Latvijas skrējējiem, un vēl Vītols domnieks Ķekavas nodomē abiem krimināla lietas. Višķers, cik es saprotu, jau reāli laikam ir jau pa faktu jau iesēdināts arī. Laikam, jā. Es tam nesakoju arī, piedod. Es pa citām krimināliem, jā, sekoju. Kam tu seko? Lembergam? Nē, pa sportu kriminālu. Jā, piemēram. Toto, es praktiski laikam vienīgais Latvijā, kurš apraksta Toto lietu, kur jau drīz būs laikam pārsitus Lembergas labi, Lembergam arī laikam apelācijas ir, jā. Bet principā pamattiesa, viņi tuvojās Lemberga tiesai, jā, Gavrilo lieta, pirmā Gavrilo lieta. Viņam tur ir vēl. Vismaz viena, cik es zinu. Višķirs man pašam tā ir tuva tēma, tāpēc, ka es pats esmu visu mūžu skrējies, gargabalnieks stājers, un tas tā man, apkauno manu sporta veidu, jā, un skriešana super populāra šobrīd, un kāds ir pamanījis, kāds nav pamanījis. Un Vītola gadījums jau arī tur interesants bijušais. Ventspils, vislabāk es atceros no Ventspils basketbolists. Latvijas... Es uzskatu visu laiku labākais aizsargs Latvijas basketbola. Jo, viņa aizsardzība, Aigara Vītola, tur ir, visu cieņu, jā. Bet, savā ķekavā iegāja iekšā ar visu un sasmērējās. Politikā sportisti neiet. Mums Saeimā ir tāpatās daudz piemēri. Ielien un tagad viens tur sociālos tīklos mēģina būt, dabūja aizrādījumi, bet tāpatās turpina, jā. Savulaik dopingā tas, kuram cēlājs, jā. Tāpatās dižanākais boksers mūsējais arī. No dižana, kāds bija jau šito jau visi sāka, no turienes līdz turienei ir viens solīts. Viens sociālais video TikTokā vai vēl kaut kur un bija tur, esi tur. Uzmanīgi ar sociālajiem tīkliem. Tāpatās kā līdzīgi ar azartspēlēm. Esat uzmanīgi un atbildīgi līdzīgi ar sociālajiem tīkliem. Esam uzmanīgi un atbildīgi. Arī atkarības starp citu. Jā. Pats esi atkarīgs no kāda? Glāstīšanas viedierīces.
Atkarīgs. Jā. Dziļa pauze. Varbūt tās, jā, tagad, tāpēc, ka vairāk brīvā laika ir, jā. Kas ir tavi hobiji? Neskaitot sportu. Sports nav hobijs, sports ir dzīvesveids. Ok, labi. Nu tad hobiji. Nav. No. Nu, nav tādu hobiju. Nu, es neesmu tāds, kurš teiks, ka hei, es te tagad iešu staigāt 20 kilometrus sestdienā, jā. Alus feinšmekers, ne? Nē, arī tur tas arī. Ir lietas, par ko es esmu pārliecināts, un šī lieta man ir pārliecība, ka tas man... Labi, mēs nekad nezinām, nekad nesaki nekad, kā sakās, ja, bet dzīves smagā posmā es aizbraucu pie krustmātes un runājos, un krustmāte arī izgājusi cauri smagiem dzīves posmiem. Ne pati, bet citu šo te dēļ, ja, un es arī pats esmu redzējis dzīvē šo te smagās blaknes, sauksim tā, ja. Paldies Dievam, ne pārāk smagās, ja? Bet es esmu redzējis tādā ziņā pietiekami. Ja? Man ir pārliecība, piedodiet, nē. Tas ir, es nemāku lāpīties, ja tu tā runā. Es nemāku lāpīties, bet es nevaru otrā dienā apsēsties un turpinam. Ja? Man vajag izgulēties. Ja man ir poha, tad man ir poha. Jā, kāzās kaut kādās, kur viesībās esmu bijis, jā. Tu abīstusējies, izdejojies, visu foršu aizēja kaut kādos, 4, 5, 6, varbūt neaizēja vispār gulēt, jā. Un tad tu iemeties, dīķī, ezerā, vēl kaut kur, jā. Forši tāds refrešiņš, un tad tu pamosties un hei, jā, tas pasākums turpinās, bet tā, lai tas turpinātos, tu esi tapā, un nākamā dienā esi tapā. Es nevaru fiziski, un es to negribu izbaudīt. Kā sākās tavs sporta žurnālista gaids? Nejauši. Visu mūsu dzīvē nejaušība. Kā tas sākās? Sveiciens Uldim Miglānam, bijušais komandas biedrs 2001. Gadā kaut kādā pavasarī treniņā, tad internets vēl nebija tāds, zāle bija zaļāka, ja, kā zināms, ja. Zāle. Kreipāns vēl komentēja televīzijā Latvijas. Nē, un komandas biedrs handbolā, universitātes sportā spēlējām kopā. Viņš saka, klausies, tu taču sportā rubīji fišku un visu pārējo redz, kur ziņu aģentūra Leta meklēja sporta žurnālistu. Tad mēram paskatījos uz viņu Uldi, ķoska vārdu, ķoska, tā kā tu vispār saproti, jā. Man vidusskolā gramatika bija absolūti nekādiem, tagad uzreiz piebilstot, ka žurnālistikā strādājošos 20, vairāk kā 23 gadus, jā. Man bijusi latviešu valodas skolotāja, vai viņai viegls smilts, ja, ja viņa uzzinātu to, ka es strādāju žurnālistikā, viņa man tā liekas, tu ko, šis, čalis? Un tagad es paskatos uz jauno pusi, kas nāk iekšā, teiksim, un vispārējo gramatika un vispārējo drausmas. Kur redaktori paliek? Es esmu izcilnieks. A redaktori? Ne jau redaktoriem visi jālabo. Jums pašiem jāraksta, bet jā. Ulds Miglāns tajā vienā no treniņiem, tieši man nebija tāda regulāra darba un visu pārējā. Aizsūtīja, uzaicināja mani. Es vienkārši zinu arī datumu pirmo, kad es iegāju ziņu aģentūrā Leta 8. aprīlī, tāpēc, ka man brālis ir Edgars. Edgaros es iegāju iekšā uz pārbaudi, man lika uzrakstīt, vienkārši uzreiz piesēdies uzrakstīt ziņas tā. Ko? Man vajadzēja tur iztulkot kaut ko, ok, angļu valodu man neteiktu, ka laba bija, bet nav nekāda problēma, iztulkoju, visu uzrakstīju, ko vajag. Tad tur uzaicināja vienu pārbaudīt, mēs palikām 2. Vienu uzaicināja pārbaudīt, un tad iedevu otram laiku pārbaudīt, bet es vasarā satiku jau
tā pirmā pārbaudas laikā cilvēku no aģentūras Leta, redaktoru, un sasveicinājām, mēs runājamies, un viņš saka, atnāc, tu būsi. Jā, tas cilvēks, kur es izkonkurēju, un arī tur vēl citi bija konkurenti, kas bija. Viņi visi ir pabeiguši žurnālistiku, vēl kaut kur augstskolas. Un es, kurš vispār žurnāliskā neko nerabīju, neesmu mācījies neko, es atnācu un viņus, droši uzvarēju, pēc īsā versijā mums vēl pāris temats. Man nav pēc teikties. Man gan ir, tāpēc, ka es skatos, vai atmiņas kartē pietiks vietas. Pēc Letas, kas bija tālāk? Delfi? 6 gadi, nedaudz vairāk kā 6 gadi ziņa aģentūrā Leta, Nacionālajā ziņa aģentūrā Leta. 17 gadi Delfi. 17 gadi. 17 saka, ka jāmaina ik pēc 6, 7 tur gadiem, 17. Atkal īsajā versijā, kas tad notika, kāpēc šķīrās ceļā ar Delfiem? Nevis tāda saīsināšana, bet štāds saīsināšana. Jā. Saīsināšana. Tāda dzīve, kapitālisms. Kas sakās, kapitālisms. Kā tu tālāk savu profesionālo dzīvi redzi? Es jau sociālajos tīklos ierakstīju, kad es atvadījos no Delfiem, ka visticamāk no sporta žurnālistikas projām esmu. Nezinu, vai es atgriezīšos. Sirds raujās. Ja kādam ir piedāvājums, var vērsties pie tevis. Dar piedāvājumu, bet Latvijas žurnālistika un Latvijas sporta vēl jau vairāk žurnālistika, tas dīķīts ir ļoti maziņš un tas finansiālās rocības ir tik mazas. Man ir zināmā mērā par Latvijas žurnālistiku vispār tādā ziņā ir bēdīgi. Kad izēja no tā burbuļa. Bēdīgi bija arī gada nogalē 2 izcilu arī sportistu Timas un Fadejevu aiziešana Taisaulē. Par Timu, ko mēs redzam pēdējā laikā uz šo gadu 25. ka ir kaut kādas krimināla lietas, kas ir Krievijā, Latvijā, kur viņa ļoti labs paziņa arī ir pateicis, ka viņš nesamierināsies, ka tā nebijusi pašnāvība, ka tas esot kaut kā tā kā slepkavība vai kas. Tici tam? Bija tā, nebija pašnāvība, vai kas tur tagad notiek vispār? To zina tikai viens cilvēks, visticamāk, un viņš, diemžēl, vairs nav starp dzīvību. Vai arī Sedakova arī iespējams kaut ko? Iespējams, varbūt tā zina, bet, zin kā, pasaulē jau, vispār nevis virza, bet pasauli uztur arī šīs sazvērsības teorijas kaut kā. Man ļoti patīk. Vispārējais, jo, kā mēs zinām, Elvis vienkārši nav miris. Elvis aizbrauc uz citu planētu vienkārši. Pat šitā jau. Nē, bija, Men in Black apskries. Un zem ir plakani starp citu. Jā, protams, viss šīs te, tā kā, ir daudz šīs sazvērsības teorijas un šīs te abu divu, viens izcilnieks, otrs labs basketbolists, labi pa otru arī, paliks kaut kādas ar mistiku un visu pārējo apaudzēts. Man vairāk, tā saki, daudziem ēnā palika Faģējevs. Un tas man tā viņš nebija tik dzeltens. Kaut kā man tas... labi, nepatīk labi vispārējais, ja tā runājam, Faģējevs unikālāks, ka Tīma un Latvijas sportā ar visu soļošanas festivāliem, ko viņš ienesa ar Igo Japiņu kopā ar Robertu Kažanevskiju tas bija, es kaut kur vilkšu paralēls ar Dukuru laikiem skeletonā, un Faģējeva laiks soļošanā, kad mēs mostamies augšā apmēram, kā šitajās sacensībās Faģējevs ir nostartējis, viņš bija tāda Latvijas vieglotlētikas Latvijas sporta vilkme, un šādas sporta personības, lai cik viņš ir kontroversiāls, pretrunīgs un pēc sporta dzīve man viņš arī vienā rakstā datorā šis paliks uz mūžiem, es vairs to neķidāšu, jo es viņam nevaru vairs paprasīt komentāru,
Bet tas ir forši, ka ir šādas personības. Jā, viņi ir pretrunīgi. Viņiem ir, mums katram ir savas melnās puses. Par Fadejevu droši vien svarīgi arī tie, kas varbūt zina, ka viņš bija izcils sojotājs, bet ka viņš pēc sportista karjeras pievērsās fizioterapijai. Vai kā tur to saukt, jā? Par šo tēmu es arī... Klients Kobe Bryants un vēl visādas Amerikas zvaigznes Losandželosā, jā? Es vienkārši atceros, kā man vienkārši draugam tieši to brīdi bija jubileja Sidnejas Olimpisko spēļu laikā, un es zinu, kā es no rīta septembrī, kurā tas bija datumā, tagad precīzi neatcerējušos, mēs vienkārši sēžam, tur daži jau aizgājuši gulēt, mēs tur runājam, un es teicu, nē, es skatīšos. Un es skatījos pa teļuku, un es zvanu, ieslēdz televizoru, zinu, mēs kaut kādos 4-5 esmu pamodināju māmu, un slēdz iekšā. Mums ir medaļā. Tie mirkļi, kas tev paliek, kas tev iedod tās. To, ko tu sarunas sākumā prasīji par tām emocijām. Tās ir tās emocijas, kas mums iedod pēc tam enerģiju, ko mēs atceramies, stāstam leģendas mazbērniem un visu pārējo. Tas ir iedod tev dzīvē kaut kādu filozofiski. No krimināla ziņām pārējām uz laika prognozi. Dekpunktā beidzās. Jā, šo sadaļu beidzam laika prognozi. Es esmu baigais basīšu fans, Eiropas čempions Latvijā. Rīgā, tava prognoze par Latvijas startu. Atskatoties vēsturē, es teiktu sūdīgi, ka nav Tamperē fināls. Jā, bet Somija ir arī viena no līdzorganizatoriem. Jā, Somi netika pie Igauņiem. Mēs tikām pie Igauņiem. Starp citu, Igauņi brauks uz Latviju un spēlē Latviju-Igauniju. Es vēl pacīkstētos, kurš tribīnēs būs pārāks. Un starp citu, atceroties arī ar Igauņiem spēli Latvijā, arī par spēles rezultātu. Bet varbūt... Es ticējuši, ka Latvijas basketbola izlase to mandrāži pārvarējusi, ka savas tribīnes uzzem kaut kādu stresu, un viņi pieraduši pie tā, ka mēs tagad arī labi, tas ir eksperimentālais Spānijas sastāvs, bet pārbraucām Spāņiem pāri, tā kā maz neliekās, jā. Tur vienkārši bez variantiem, jā. Bet ja tās ir nākamās Spāņu zvaigznes, tad viņiem vajadzēja vismaz kaut kādu pretestību izrādīt. Gribētos. Zin kā, ir jātiek pusfinālā. Un tā tad jāuzvar arī ceturtdaļfināls. Un pēc tam jau, visādi varbūt, jā. Tur ir kā kritīs kārts. Ar vai bez gredzenotā, tas, kurš aizjūrā, aiz okeānā spēlē. Dziļā pauze, es liktu likmi uz to, ka bez. Diemžēl. Man pēdējo gadu notikumu, un šeit atkal akmentiņš Basketbola savienībai, ja jūs zinat sākumā, ka viņš nebrauc. Nevajag maldināt, ja? Varbūt pasakam, čeļi viņa nebūs. Gan līdzjutējiem, gan komandai. Tagad Parīzes kvalifikācijā tur bija jau vairāk skaidrs, ja, ka nebūs. Ja? Bet arī varēja jau skaidri, labi, tur paslēpts, protams, ar NBA fināls saistībā. Ja? Bet pirms pasaules kausa vajadzēja tieši pateikt, ka hei, čeļi, viņš nebrauks. Nevis. Nepavēlta Basketbola savienība pēc tā, ka bija sašutums sociālos tīklos, viņi ielika iekšā, ja jūs kāds nācāt uz to skatīties uz Kristapu Porziņu, tad atdodiet biļetes atpakaļ, mēs jums atmaksāsim. Un jums vajadzēja to izspēlēt pirms tam jau to kārti, nevis likt reklāmās iekšā, ka hei, Kristaps Porziņš. Jūs zinājāt, ka viņa nebūs. Man šīs te PR un vispārējās lietas mēs nevis vienojam sporta sabiedrību, bet mēs Kurš varētu būt potenciālais līderis tad izlasē? Tas vilcējspēks vai arī visa komanda, to parādīja pasaules kausa? Komanda. Vārds ir komanda. Un Banki ir pierādījis. Viņš izveido komandu. Jā, viņam klubā nesanāk, jo klubā viņam jāveido komanda. Kā vai pasaka? No pieejamā materiāla, ko viņš var atļauties, ko viņš var nopirkt, vēl kaut ko, tādā ziņā. Šeit tu zini to materiālu. Tur tu nezini to materiālu, ko tu gribi.
tev ir materiāls, un tu spēlē ar savu materiālu, un to ļoti labi pierādījuši, ka mums spēlē nomināli otrā, trešā izlase, un mēs tāpatās spēlējam to pašu basīti, mēs atspēlējamies, mēs izvirzamies vadībā, mēs atkal pakāšam vai vēl, bet tas fenomens turpinās, un gribētos, ka uz to fenomenu mēs izejam cauri Eiropas čempiju. Baigi gribētos, ja? Un tas būtu tā kā, zinām, vēl labāk būtu Bostona 2. gadu pēc kārtas paņem čempionu NBA, ja? Un mēs mājās paņemam. Lai izdodas Kristap. Zini, jā, Kristap, jā, izdodas. Zini, kā bija viena filma, ko es tagad skatījos, ka skatās pēc tavas pēdējās spēles. Gribētos novēlēt to līdzīgi, kā pasaules kausā bija, ka pēdējo uzvar. Nu, un vai tā ir... Pēc 90 gadu pauzes. Vai tā ir fināla spēle. Nu, tas būtu, un tad būtu... Cik brīvdienas Latvijā būs? Nē, un tad būtu strīds, kas ir gada notikums. Oskars vai Eiropas čemps. Jā. Tā kā tāda no politiskā viedokļa būtu baigi forši. Klausies, iepriekšējās epizodes viesis Andris izteicās par Straumi. Vai tu pats esi redzējis Straumi un kā tev patīk Straumi? Nē, es jau te minēju, ja, ka ja Kiviča vietā to būtu pateicis kāds komiķis, tas atkal, es neesmu redzējis Straumi. Un šodien draudzene teica, ka viņa ar savu meitu ies laikam uz Straumi. Es neiešu pagaidām. Man ir kaut kāds tas iekšējais, kā lai pasaka, pretestība. Visi velkās līdz, jā, man vajag redzēt Straumi. Ja? Es esmu atkal tāds uzreiz, ka nē, es neiešu. Ja? Nē. Es nezinu, man pēc tā, ko es esmu dzirdējis, man viņi arī neuzrunā. Tas nav mans žanrs. Es atļaušos pateikt vienu lietu, vienu mārketinga ieteikumu. Ja kāds no Straumas pietuvinātiem cilvēkiem skatās, tad man ir bažas par režisora orientāciju. Un, ja arī tā ir, kā es domāju, kā man izskatās, tad mans ieteikums, lai tas nekad nenāk gaismā. Nē, tu nevajag jau šīs lietas. Jā, nevajag, bet man rodas tā skatoties, cik viņš tāds meitenīgs. Es ceru, ka neatklāsies. Nevajag, bet es to negribētu nekad arī uzzināt. Man tas netraucē, bet, protams, viņš ir. Vispār, bet tas viss ir tik šobrīd arī aktuāls temats, tomēr izskatās. Zini, kā es saku, nevajag jaukt lietas, radošums un kaut kāds vispārējais. Absolūti, izcils viņam arī šogad ordenis ir obligāti jāpiešķir. Es saku, bet man ir tas iekšējais, pirmkārt, man tā filma tādā ziņā varbūt neuzrunā kaut kā, bet no otras es noskatījos. Es tieši pēc Andra intervijas nākamajā dienā noskatījos, un es arī pēc tam visiem teicu, ka Oskars būs absolūti pelnīti. Bet no otras puses, kā latvietim, patriotam un visam pārējām, vajadzētu aiziet, jo tev ir savu varoņu jāzina. Ja? Tas ir, teiksim, tas iemesls, kādēļ es iet, bet pēc tās sižeta un visa pārējā, mani vispār kā tādu, man neuzrunā māksliniecisks kino. Es tur saskatīju ļoti daudz, tur ir arī savu veidu futurisms, jā, plūdi, jā. Jā, bet es saku, man ir kā vecu, man vairāk uzrunā, ka es eju izklaidēties. Tā man ir izklaide. Un dziļās filmas mani, tādas, nezinu, filozofiskās vispārējās, man tā kā galīgi, kur tev ir jādomā līdzi apmēram, mākslinieks bija domājis šo vai vēl kaut ko. Kas ir labākā sporta filma, ko tu esi redzējis? Es neesmu daudz skatījies sporta filmu. Protams, man Netflix seriāls par Chicago Last Dance, tas ir, protams, tas ir fenomenāli. Man, tā kā es to esmu piedzīvojis, tam jūtis līdzi, jo es biju tajā laikā Čikāgas nenormāls fans, un es joprojām esmu divu sarkano Čikāgas un Manchester United. Es esmu tā kā
Krekliņš arī ir cepurīte? Nē. Es nevienai komandai neesmu tāds fans, un nevienam mūziķim es neesmu tāds fans, ka tā kā tur savulaik pie Michaela Jacksona visas meitenes spiedza tur vēl kaut kur, ja. Šajā līmenī es nevienā jomā neesmu, absolūti nevienā. Ja. Man vienkārši ir savu favorītu un sirdī Manchester United un Čikāgas buļļi man ir tā kā, un es uzskatu, ka tā ir visu laiku izcilākā komanda. Last Dance, ok. Citas, ja tu runā pa multenēm, man pirmais Vāģis ir. Ja? Nu, tas arī zināmā mērā ir sporta. Bet par multenēm taču ar Jordanu šitā tā. Space Jams. Tas tur tā mazāk. Man bērnības atmiņas. Jā, bet vāģi ir, un es vāģos nevaru skatīties, pirmajos vāģos es nevaru skatīties beigas, es vienmēr raudu. Tad, kad vecais apmet kūleni, vāģis, un viņš aiziet, un viņa aizaug līdz finišu līnijai. Viss, aiziet. Arī Uldim ir jūtas. Tev ir jāsasniedz finišu. Un tās emocionālais. Viss. Es saku, tagad vāģies gāju. Turies. Nē, bet tās ir emocijas. Tā ir cilvēcība. Nē, zini, kas ir? Tā ir sportiskā emocija. Jā. Un tad es atceros savus laikus. Vienkārši ar sportu vēl paralēls, un es vienīgo reizi ģērbtuvēju raudājis, kad sīkums. No pirmās līgas mēs nokritām uz pirmo līgu, un es biju kapteinis komandas, un mēs izvilkāmies atpakaļ uz virslīgu. Un tad es ģērbtuvēju sēdi. Džeki, mēs to izdarījām. Jā, es esmu viens no sportveidiem, ar ko es esmu šausmīgi aizrāvies triatlons, un tur tie finiši ir arī ik pa laikam redzami, kur pēdējos metrus ar krampiem nenormāliem Džeki rāpo līdz finišam. Nē, tas ir fiziskais, emocionālais. Zini, kā tas ir, tie ir emocionālai kadri tādi, ja? Tie emocionālai, kas tev ir šitien iekšā, ja? Tu viņus neredzi. Un čeļi tajā reizē... Tas pats Fedējevs arī raudāja taču. Dreiškens raudāja, kurš tik nav... Bet tu bišķi, piemēram, saku, čeļi neredzēju tās emocijas, es dzēru šampīti ģērbtuvē vienkārši, un es pie sevis tā. Es esmu šīs komandas kapteinis, un mēs izdarījām to, mums vajadzēja, mēs bijām nekādi, bet mēs izsīnījām atpakaļ to vietu virslīgā, ja? Tajā brīdī bija tāds iekšējais, es nebūšu nekad tajos izlasējis, nebūšu nekur, bet tas tavs iekšējais, un tas ir forši, ka tev ir kāds iekšējais izaicinājums, savas iekšējās virsotnes. Nevajag jau visu šitiem te. Tev ir šī virsotne, tev ir tā virsotne, tev ir tā virsotne. Ja tev ir... Nodarbojieties ar sportu tieši tā. Uzstādiet savus mazos mērķīšus, un jūs arī apraudāsieties no laimes par to sasniegto. Dzīvē. Un tagad nāk pavasaris latviešu sportojam. Nu ko, ejot uz finālu, man pat vairs negribās nekādas smagas tēmas cilāt. Viena no tām būtu, pats pieminēja off the camera, ka tev prasīja 2 kausi podkāstā, mēģināja visu laiku tev izvilināt, cik tad tev maksā par to vai to rakstu. Jā, es gājos pa pāris kausiem. Tagad mēs apskatījāmies pirms 4 gadiem. Man bija viena no pirmām epizodēm šajā pa pāris kausiem. 4. laikam bija, ka mēs apskatījos. Jā, es gājos visu laiku, mēģināju, cik te žurnālistiem. Es nevaru teikt par citiem, es zinu, ka man necik. Jā. Man maksāja akcijas apbiedrība Delfi, un man pirms tam maksāja akcijas ziņa aģentūra, Nacionālo ziņa aģentūra Lete. Jā. Tas arī viss, kas maksāja par to, ko es uzrakstu. Jā. Ne, viņi arī nemaksāja par to, ko es uzrakstu, viņi maksāja man par padarīto darbu. Un es priecājos, ka man nereizi nav ietekmēts dzīvē, tev ir jāraksta tas. Un tas ir fantastiski, ka tev ir tāda vadība, kura nejaucās iekšā. Es zinu, citur ir citādāki bijis šajā gadījumā, un tas ir fenomenāli, ka tev ir paveicies, un tu esi redz to godīgo žurnālistiku. Un, diemžēl, ir tādi pilieni, ka šo medus mucu ar Darvas pilieniņu vienu maziņu, diemžēl, samaitā. Man pašam vienreiz mūžā ir
Un to es nekad neesmu slēpis. Bijušais regbija federācijas prezidents Pilinieks vecākais taisīja rakstu. Es iegāju kabinetā paprasīt viņa komentāru, un mēs sarunājām Valmieras ielā tur satikties, un es iegāju iekšā, ieslēdzu diktofonu, tur jau sākumā jau bija tāds diezgan agresīvais tons, apmēram, Uldis ir atnācis ārprāts, jā, viss ir. Nu, es mierīgi nointervēju visus jautājumus, kurus man vajadzēja uzdevu, un, diemžēl, tad es izslēdzu diktofonu. Piedāvāju apmēram, cik tev piedāvāja par to rakstu? Es tev samaksāšu vairāk. Un vispār neviens neko nav piedāvājis. Ja? Līdz ar to teorētiski tā latiņa bija 1 cents, neatceros, vai tad vēl bija lati vai nē, bet labi, teiksim tā 1 cents vai 1 centīgs, ja teiksim tā latiņa būtu bijusi. Nevar, nesamaksāsiet, kā es smējos. Latvijas futbola federācijai nav tāds budžets. Kafiju izdzert, alus faktiski izdzert salstam nost jau bišķīt. Kurš ir tas raksts vai vienalga materiāls, ko tu esi sagatavojis, par kuru tev tagad, uz šo brīdi atskatoties savu karjeru, ir vislielākais gandarījums? Tur ir jāiet cauri, raidījumi, teiksim. Jā, vienalga. Nē, zingas ir nedaudz pagarāk. Viens uzreiz, kas man nāk prātā, un paldies, to es nepateicu, varbūt arī pateicu, kad es saņēmu Latvijas Futbola federācijas gada futbola žurnālistu balvu. Tā balva īstenībā pienācās man un Agrim Suveizdam un tiem informācijas avotiem, kas mums iedeva šo informāciju, kur mēs izveidojām rakstu sēriju par futbola klubu Ventspils un visām netīrajām lietām, kas tur notika. Un tas bija vienīgais šobrīd laiks manā žurnālistikas karjerā, kad es uztraucos par savu veselību un visu pārējo, jo tieši tajā brīdī tika nošauts futbola aģents Zubols, kurš bija pastarpināti viens no maniem informācijas avotiem. Un, tad tu saliec kopā un tad tu, zini, bikiņ bija stresē, neslēpšu. Uztraucos gan par ģimeni, gan vispārējo. Man bija sarunāts, ja kaut kas datorā var tikt tā iekšā un tā tālāk. Man bija tāds noteiktās vietās zīmīts, jā, varbūt es pārspīlēju, bet, zini, tajā brīdī tu neko nezini, kā notiek. Tas ir viens no tādiem, kas man palika, tā patiešām, aprakstīt Gavrilo lietas, futbola stadioni, tur ir sērijas, tur var runāt, jā. Un savukārt raidījumos, no raidījumiem man ir brīnīsies, Zinte Ekmanis neizcelšu. Steļmaks, basketbola treneris Steļmaks bija diezgan smagi, psiholoģiski smagi runāties. Mairis Briedis nebija tik smagi, bet bija interesanti, un šeit man ieslēdzās tāds, ar Mairi Briedi ieslēdzās tāds boksa kaut kāds, es neesmu kauslis, nekad neesmu kāvies tā reāli, jā. Bet ieslēdzās kaut kādas boksa, man gribējās viņu iedzīt stūrī. Un man cilvēki pēc tam atsūtīja uzreiz pēc tam, kuri zināja, kas tur, teiksim tā, kā notiekās. Mairis gribēja uzspodrināt sev bez mazvai pagonus, un sanāca otrādi. Man cilvēki tā arī pateica, viņi iedzina konkrēti stūri. Ja? Tas ir tāds pašlapnums. Manuprāt, man gribas manuprāt, man patika, ka viņš nāca un vismaz centās. Jā, vai viņam sanāca, tas ir cits jautājums, bet censties viņš centās. Jā, par to es vispār, un mums bija iekšējā redakcionāls par šo te diskusijas, jo viņš beidzot iznāka, runāja, vai mēs to gribam, vai nē. Un es teicu, es redakcionāli dodu, tāpēc, ka ir jāuzklausa vairākas puses, un otrs ir, kāpēc es tam visam piekritu, tur nebija nosacījumi. Kā, par to mēs runāsim, es teicu tā. Pirmais,
pirms es vispār zināju. Nu, es uzreiz tik līdz uz maniem iznāca cilvēku un visu, ko mēs runājāmies, teicu, pirmais nosacījums un vienīgais. Mēs runājam par visu. Viss. Bija akcepts, mēs runājam par visu, mēs neko, un neviens raidījums, starp citu, manas aizmugurs, neviens nav greizīts nekas, tā kā tur ir viss tā kā ir, un tāpēc es arī piekrītu. Un trešais, ko es tev, tātad Steļmaks Briedis, un visemocionālākā bija saruna ar Kasparu Gorkušu. Tas ir kurā laikā? Personīgi ļoti smaga saruna, tāpēc, ka atkal jāsaka paldies. Kurš gads? Viņš jau vairs nebija Futbola federācijas prezidents, ja nemaldos. Tur bija emocionāli. Tas, ka mums ar Kasparu ļoti labas attiecības bija, un es ceru, ka mums atkal būs labas attiecības un vispārējais. Vienkārši ir šīs te netīrās lietas ar Oļegu Gavrilo un vispārējo. Un, nu, es noklausījies laikam vienīgais no žurnālistiem un slaveno pilno sarunu, ko Vadims Ļašenko piedāvāja savajā prezidentūras kampaņā citiem, kur bija izgraizīti, skaņas nogrieztas, celiņi, futbola cilvēki zinās. Esmu laikam viens no retajiem, kurš dabūjis dzirdēt pilno nesagraizīto versiju. Un tad, kad es noklausīju šo versiju, neteiksim, uz kuru pilsētu es izbraucu mašīnā, man uzlika austiņas, es neko, vienkārši izbraucies, bija pa dienu. Un atpakaļ brauc savā hodā, kā saka. Es atgriežos Rīgā un man bija tāds sēž tā. Ko es tikko dzirdēju. Es iedzēru 50 gramus viskiju. Es aizsūtīju Kasparam ziņu un sarunājām, un mēs satikāmies. Es teicu, Kaspar, tu mums žurnālistiem teici vienu, es dzirdēju pavisam citu. Nu, vai nu tu nāc uz raidījumu un izrunājam visu atklāti, vai nu tā ir publikācija, kurā es visu un tā. Ok, jā. Un tad, kad man bija palikusi pusstunda, apmēram 40 minūtes pirms raidījuma, es staigāju apkārt ofisam pāru un reāli dziļi elpoju. Jo tad, kad tev ir, mums bija ļoti draudzīgas attiecības tobrīd ar Kasparu. Tev ir jārunā ar iespējams vienu no visu laiku labākajiem futbolistiem. Bet es to lieku malā futbolists, kā cilvēku. Kapitāls čalis, visi superīgi. Un tev ir jārunā par tēmu un jāsit pa kājstarpi. Vajadzēja baigi elpot. Un to es savā plauktiņā lieku visaugstāk. Kādas jūs tagad attiecības? Šobrīd iespējams uzlabosies, cerams. Bet žurnāls kā draugs neiegūsi, un tāpēc man nepatīk, kā daudz saka, dažos citos mēdījos, es viņam neuzdošu jautājumu. Tāpēc, ka man no viņa vajag selfiju, man no viņa vajag autogrāfu vai vēl kaut ko, man tāds nekad nebūs. Es neuzdošu tikai tieši jautājumu tad, kad es būšu kaut kā iesaistīts, nevis ieinteresēts, bet personiski saistīts vai vēl kaut ko. Es esmu no dažiem rakstiem nolicis nost, esmu pateicis, nē, čeļ, es to nedarīšu, jo tur man būs personīgās emocijas kaut kādas, ētiska apsvērumu dēļ. Es nebūšu objektīvs, es to nedrīkstu rakstīt. Es biju futbola klubā Skonto preses sekretārs, es tobrīd vadībai tā arī pateicu. Uzvar, zaudē, nospēlē neizšķirti, jauns futbolists, to es rakstu. Tiklīdz ir kaut kāds strīdus jautājums par kaut kādu jā, nē un tā tālāk, es no šī norobežojos, es nebūšu objektīvs. Jo es pateikšu jā, mani nolinčos. Es pateikšu nē, mani nolinčos. Tu vari teikt dejiem ko? Tevi nolinčos, tev pateiks, ka tu esi futbola klubas Skonto preses sekretārs. Mēs droši vien varētu vēl stundām ilgi turpināt, bet, dargie skatītāji, ja jums patīka šī epizode ar Uldi, mums ir doma un ideja, ka mēs ik pa pāris nedēļām ar Uldi varētu satikties un runāt par sportu. Un tāpatās arī atbalstītāji, kas par sporta tēmu vai jebkādu citu vēlās atbalstīt kādu epizodu, mēs priecosimies par sadarbību. E-pastiņš noteikti ir apakšā. Sociālo tīklu gan tavi, gan mani. Arī apakšā. Noteikti, gan jau būs visu. Paldies, Bella.
man gribas teikt, tomēr šajā reizē tas banālais tavs novēlējums, jo man patīk, es negaidīju īstenībā tik dziļu, patiesu sarunu. Man cieņa pret tevi ir vēl 10 reizes pieaugusi. Un tieši tāpēc, ka tas dziļš un patiesas cilvēks, tavs novēlējums pa sportu, ne tikai pa sportu cilvēkiem 25. gadā tagad. Arī ar to, ko mēs varbūt sākām. Nezinu, kas ir nevis novēlējums. Tas nav novēlējums, tas ir ikdienas. Esiet tādi, kādi jūs esiet. Un nebaidieties. Ierakstam sociālos tīklos. Hei, Jānis ir mudaks, ka viņš pateica tā. Vai tas ir mudaks? Nē, šitais ir forši. Ja? Skatāmies objektīvi, bet nebaidamies rakstīt. Un, ja tevi kritizē, ar argumentiem atbildi pretī. Nevis ar to, ka, hei, tev atkal nepatīk. Esam, kādi mēs esam. Tās ir mūsu emocijas, mūsu lietas, mūsu pārliecība. Tavs vērtības. Tev ir cepurīte ar uzrakstu, jā. Leave me alone. I know what I'm doing. Tieši tā. Kimi Raikonens. Mans novēlējums arī es atļaušos pateikt, ka... Piebilde. I know what I'm doing. Un spriežam un diskutējam par lietām, kurās jūs esat. Es neiešu... Nemēģinām būt eksperti katrā jomā. Es tagad neteikšu Oskarotajiem, kā ir jāuzņem nākamā filma. Absolūti nē. Gaidām nākamās, kas būs nemazāk labas no viņiem. Yeah. Mans īsais novēlējums šajā brīdī, kas ir 3. marts 2025. gads, visi skatāmies satraucošās ziņas, kas notiek starptautiskajā politikā. Mans vēlējums - nebaidamies, esam stipri, ticam Latvijai, ticam sev. Dievs svētī Latviju. Mūsu zeme Latvijā!